21. gadsimtā stresam ir pakļauti vai visi, un no tā nav iespējams izvairīties. Mēs dzīvojam vidē, kurā nepārtraukti kaut kas notiek, līdz ko sākas kādas pārmaiņas ierastajā situācijā, dzīves ritmā vai attiecībās un parādās kāds kairinātājs, organisms sāk rīkoties, lai pielāgotos. Stress kā tāds cilvēkam ir nepieciešams, bet ilgstošas spriedzes rezultātā un dziļu un spēcīgu negatīvu emociju izraisītās situācijās iestājas distress jeb kaitīgais stress. Tas ir cēlonis daudzām nopietnām slimībām. Hroniska stresa stāvoklis pasliktina magnija uzsūkšanos, palielina tā izdalīšanos no organismu, tādējādi pastiprinot organismu vajadzību pēc tā. Magnijs piedalās visos organismu metabolismu pamatprocesos, tādēļ magnija deficīts uzskatāms par fizioloģisku stresoru, kas var izjaukt līdzsvaru organismu darbībā un izraisīt fizioloģisku un psiholoģisku spriedzi. Ir jāpapildina mūsu pārtika ar vitamīniem, un makroelementiem un mikroelementiem. Viens no tādiem svarīgiem elementiem ir magnijs. Magnijs piedalās 300 ķīmiskos procesos šūnās cilvēkā. Un ļoti svarīgs ir nervu sistēmas uzbudināmībā un kavēšanā. Lai rastos cilvēkā līdzsvars, lai viņš būtu izturīgs pret stresu, visiem šiem ķīmiskiem procesiem ir jānotiek pareizi. Magnijs ir 4. visvairāk sastopamā minerāla viela cilvēka organismā. Pieauguša cilvēka organismā ir ap 21 līdz 28 gramu magnija. Puse no tā atrodas kaulos, 1/3 sirds un skeleta muskuļos, bet pārējais asins plazmā un citos audos. Ja cilvēka organisma šūnas nav pietiekami apgādāts ar magniju, palielinās tādu hormonu kā noradrenalīna un adrenalīna ietekme uz organismu, kas sekmē stresa izraisīto slimību attīstību. Ilgstoša stresa gadījumos ir jāmaina dzīvesveids, nodrošinot atbilstošu fizisko slodzi, jāuzņem veselīgs uzturs un jāatpūšas. Lai sasniegtu straujāku pozitīvo rezultātu, jālieto magnija saturoši preparāti, piemēram, Magne B6.